Pārdevēja Laura. Mani sauc Laura. Es esmu pārdevēja. Es strādāju sieviešu apģērba veikalā, gaišā, plašā vietā. No rīta es atveru veikalu. Iedegas gaismas, skan klusa mūzika, plaukti ir sakārtoti, pakaramie pilni. Sākas jauna diena, un es esmu gatava. Veikalā ir daudz apģērbu. Kleitas, svārki, bikses un džinsi, blūzes, krekli, džemperi un jakas. Ir arī mēteļi, šallas, cepures un cimdi. Es palīdzu klientēm izvēlēties. Es jautāju, ko jūs meklējat? Vai vajag ikdienai, darbam vai svētkiem? Vai gribat ko ērtu vai ko elegantu? Veikalā ir pielaikošanas kabīne. Tur var pielaikot apģērbu. Es atnesu citu izmēru, ja vajag, mazāku vai lielāku. Dažreiz klienti jautā draudzenes viedokli. Es jautāju, kādu izmēru jūs meklējat? S, M, L vai XL? Klienti jautā, vai jums ir M izmērs šim džemperim? Es saku, jā, tūlīt atnesīšu. Vai, diemžēl M nav, bet ir S un L. Es saku, šī kleita jums piestāv. Šie svārki ir ļoti ērti. Šī blūze labi der ar biksēm. Dažreiz es iesaku arī jostu vai somu. Tagad veikalā ir izpārdošana. Ziemas kolekcijai ir atlaides. Silts mētelis, bieza jaka, adīts džemperis, lētāk. Daudzas klientes priecājas. Un šonedēļ atnāca jaunā pavasara kolekcija. Ir vieglas jakas, plāni džemperi, gaišas blūzes. Ir arī jaunas kleitas un svārki. Krāsas ir gaišākas, kā pavasarī. Pie kases es jautāju, vai jums vajag maisiņu, vai jums ir klienta karte? Daži maksā ar karti, daži skaidrā naudā. Es iedodu čeku un saku, paldies, jauku dienu! Dienas beigās es sakārtoju veikalu, salieku drēbes, pārbaudu izmērus, sakārtoju pielaikošanas kabīni, izslēdzu gaismas un aizslēdzu durvis. Es katru dienu redzu daudz sieviešu. Es redzu viņu stilu un smaidu. Man patīk mans darbs, jo es katru dienu palīdzu cilvēkiem justies skaisti un pārliecināti. Pārdevēja Laura. Mani sauc Laura. Es esmu pārdevēja. Es strādāju sieviešu apģērba veikalā, gaišā, plašā vietā. No rīta es atveru veikalu. Iedegas gaismas, skan klusa mūzika, plaukti ir sakārtoti, pakaramie pilni. Sākas jauna diena, un es esmu gatava. Veikalā ir daudz apģērbu. Kleitas, svārki, bikses un džinsi, blūzes, krekli, džemperi un jakas. Ir arī mēteļi, šallas, cepures un cimdi. Es palīdzu klientēm izvēlēties. Es jautāju, ko jūs meklējat? Vai vajag ikdienai, darbam vai svētkiem? Vai gribat ko ērtu vai ko elegantu?
Veikalā ir pielaikošanas kabīne. Tur var pielaikot apģērbu. Es atnesu citu izmēru, ja vajag, mazāku vai lielāku. Dažreiz klienti jautā draudzenes viedokli. Es jautāju, kādu izmēru jūs meklējat? S, M, L vai XL? Klienti jautā, vai jums ir M izmērs šim džemperim? Es saku, jā, tūlīt atnesīšu. Vai, diemžēl M nav, bet ir S un L. Es saku, šī kleita jums piestāv. Šie svārki ir ļoti ērti. Šī blūze labi der ar biksēm. Dažreiz es iesaku arī jostu vai somu. Tagad veikalā ir izpārdošana. Ziemas kolekcijai ir atlaides. Silts mētelis, bieza jaka, adīts džemperis, lētāk. Daudzas klientes priecājas. Un šonedēļ atnāca jaunā pavasara kolekcija. Ir vieglas jakas, plāni džemperi, gaišas blūzes. Ir arī jaunas kleitas un svārki. Krāsas ir gaišākas, kā pavasarī. Pie kases es jautāju, vai jums vajag maisiņu, vai jums ir klienta karte? Daži maksā ar karti, daži skaidrā naudā. Es iedodu čeku un saku, paldies, jauku dienu! Dienas beigās es sakārtoju veikalu, salieku drēbes, pārbaudu izmērus, sakārtoju pielaikošanas kabīni, izslēdzu gaismas un aizslēdzu durvis. Es katru dienu redzu daudz sieviešu. Es redzu viņu stilu un smaidu. Man patīk mans darbs, jo es katru dienu palīdzu cilvēkiem justies skaisti un pārliecināti.